Labrīt. Um, ir pulkstenis cik paga. 9:51. Es jau sen pamodies esmu, bet es vienkārši nevaru izkāpt ārā no gultas. Tāpēc, ka vakardien bija svētdiena, parasti svētdienās vienkārši fucking čiloju, un es aizgulēju laicīgi, bet es aizgāju gulēt 2:30. Tāpēc, ka mēs ar draugiem čilojām, igrājām Super Smash, Mario Kart, board games, ēdām, daudz runājām, vienkārši dirsāmies apkārt un tam līdzīgi. Oriģinālais plāns bija ap pusnakti beigti, bet, protams, aizgāja viss par tālu, kā vienmēr. Un es low-key fucking bloated as hell esmu. Low-key pat varbūt food poisoning vai kāds. Gaidinoties spārniņi bija vainīgi. Es nezinu, bet... Jā, bļaļ, man. Būs tāds kults šodien jānoliek. Bet, jā, kurā gadījumā es uzrakstīju ziņu. Epikāzā vismaz man no Stefanam jāuzraksta. Bet šodien man vienkārši recovery days būs. Man ir jāiziet uz veikalu, es gribu savu setupu sataisīt, un dažas citas mazas nuanses. Es vienkārši šodien fucking neko tādu nedarīšu jau. Es rītdien kaut ko tādu darīšu, bet ne šodien. Tā kā jā, kaut kā gavējā. Jā, ir pulkstenis 4. Es neesmu samontējis pirmo video pat. Es neesmu pat pusfucking ceļā. Es tā nahuj negribu montēt šodien, bļai, tas ir absurdi. Bet es tikko runāju ar my boy Rio. Jā, mēs runājam par daudz montētāju lietām, par Epic Ads un tam līdzīgi. Daudz garlaicīgas detaļas es nedošu, tāpēc, ka nav baigi jēga, bet īsi sakot, mums ir ļoti identiski viedokļi par daudz ko, kas arī ir backgroundā, un es arī pičošu, ka viņam vajag kaut kādu reizi no Kamilo dabūt. Bet, diemžēl, Kamilo nav bijis baigi atbildīgs, ne, tas nav baigi labs vārds, bet, jā, nu, koroči, ka viņš neatbilds manām ziņām baigi. Es nezinu, kāpēc, bet, jebkurā gadījumā, man tikko ienāca doma par to, ka tagad es sāku montēt. Un es biju, es neteiktu baigi beginner montētājs, bet, diezgan agri manā karjerā. Es atceros redzot viņu VP Plus čatos, ka viņš bija flexoja, ka ķipēc, cik viņš pelna no projektiem un tam līdzīgi. Un viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurus es biku envijoju. Man skauda biku, es atzīšu, man skauda. Un ilgu laiku pēc tam es par viņu neko nedzirdēju. Es nezināju, kas viņam notika. Es zināju, ka viņš sāca aģentūru ar vienu citu čali, ko es pazinu, mutuals. Tāds šaus, kas sauc Suleman. Un tur viņam bija aģentūra. Beigās es runāju ar Rio, kad viņš atnāca Epic Ads labā. Vienkārši prosti per chance kā montētājs. Un es atceros, ka bija šokā, tā paga Rio? Tas Rio? Ka viņš tagad, es atceros, ka tev bija aģentūra, tev bija šis un šis skaidroja viss, kas notika. Kurš tur bija daudz problēmas backgroundā, un beigās viņš sabruka. Un viņš vienkārši grib tagad pačilo iemācīties reklāmas un vienkārši pastrādāt, ja godīgi. Vienkārši stable paycheck un tad pačilot uz kādu laiku. Un es domāju, brāļ, I fuck with this guy, ja. Un mēs sākām runāt, un mēs jau praktiski no sākuma, tas, ka mēs loosely zinājām viens otru no VP Plus. Mēs būtu satikušies pat VP Plus tajā mītā, ja viņam vīzu būtu atļauj, bet viņam neiedeva vīzu, tāpēc viņš nebija. Bet, neteiktu, ka mēs baigi draugi bijām pirms tam, bet tagad, reāli tas ir tā kā diezgan interesanti, ka šis cilvēks, kuru iepriekš es tā kā viku skaudu un tam līdzīgi, tagad es ar viņu strādāju praktiski kopā ikdienā, un reāli mēs tā kā diezgan chill esam, tā kā tas full circle. Man ir grūti to izskaidrot, bet tā ir tāda forša sajūta, ka man ir tāda tā kā alliance, ka tā kā ir cilvēki, kas man apkārt, kuri domā līdzīgi kā man, un es sāku savu networku izbūvēt vairāk. Tā kā mums arī ir kaut kāda nākotnes plāni, ka tā kā visu mēs grupa, quote-unquote originals, varētu satikties kaut kad nākotnē. Es zinu, ka viņš būs Anglijā
man liekas, augusta beigās viņš teica, vai augusta vidū, ap to laiku kaut kad. Un jā, un varbūt vēlāk es plānoju, ka uz rudens laiku, kaut kur starp no vasaras beigām līdz pirms Ziemassvētkiem, es visticamākais būšu vismaz 1 mēnesi ārzemēs. Tāpēc, ka viens no maniem mērķiem ir zināt, kā tas ir strādāt ārzemēs un, nu, vienkārši dzīvot ārzemēs, pačlot un tam līdzīgi, lai vienkārši sajustu to, ķipa, kodu vaibu. Un vai es to gribētu darīt nākotnē, tas, ko ne teorija, ka, ja es varu strādāt attālināt kādu vēl daļu strādāt Latvijā, un ja es varu pastrādāt biku attālināti ārzemēs, es varu sakārtot arī, ka es nodokļus maksāju ārzemēs, un tad man nav jācīnās ar Latvijas fucking valsts ieņēmumu dienestu. Tāpēc, ka šitie prusaki reāli jau tā nokaitināja. Un, jā, manas domas pamatā ir uz Maltu, tāpēc, ka vienkārši viņi ir tuvu Latvijai, un tur ir cits, tur garš tās, bet tad, ja godīgi tā būtu vesela cita video, pa ko es taisīju, šis ir vienkārši vairāk naudas starpā, jo ir tas, ka es negribu montēt. Es vienkārši negribu montēt, cik es esmu izdarījis šajā video. Es esmu izdarījis, jā, pat ne 50%, 40%. Un tas ir pirmais video, man ir 2 šodien jāuztais. Un man ir sapulces vakaros arī. Tā nu nahuj nepiekrīti sapulcēm vēlos vakaros, man zāji bāli. Reāli pulkstens 11, man ir 22 minūtes līdz sapulcē. Bļaļ, es gulēju, gribu iet. Nahuj, es piekritu šitam. Da nahuj, tie amerikāņi, viņi var pamosties biku agrāk. Es zinu, ka tagad viņi tur, bļaļ, nezinu, ko viņi tur fucking dara. Tagad viņiem ir pulkstens 1, cik viņam paga jāpačako PST time now. Bļaļ, viņiem 1, nu fuck. Kāpēc šitam piekritu? Zaibau. Kāpēc sapulces jāņem tik vēlos vakaros? Mums kas tas ir, bļaļ? Zaibau. Nākotnē, tā kā tev būs lielāka komanda, Dieva dēļ sakārto režīms, kad ir sapulces, ka šitos vēlas vakar sapulces man reāli fucking dzīvu apēdīs reāli. Tā kā, jā.